Tātad bālholu vingrinājums izstāst šādi. Atspiežos ar muguru pret sienu, kas šajā vingrinājumā ir svarīgi, lai būtu tā slodzīta tiešām šajā vingrinājumā. Ir daudz, kas dara šādus šis vingrinājums īstenībā nestrādā. Tad svarīgi ir, lai šeit ir 90 grādu leņķīts un šeit te celītī ir 90 grādu leņķīts pa lielam, lai no potītes līdz ceļgalam ir taisna horizontāla līnija. Okay? Šī ir viena versija. Ja gribam darīt no vienas kājas, vai treniņu plānā ierakstīts, ka daram valhols no vienas kājas, tad ko mēs daram? Mēs saliekam nedaudz tuvāk pēdas, šaurāk par plecu platumu un atrauju vienu pēdu no zemes un cenšos noturēt. Okay? Protams, šeit arī strādā balanciņš. Varam nedaudz ķermeņa augšdaļu saliekt uz to pusi, kura kāja paliek pie zemes. Noturam noteikti sekundžu laiku, pamaina otru un turam. Okay? Vienu, otru, okay? Un pamainam. Tāda kā staigāšana vai soļošana uz vietas, izdaram vienu, izdaram otru. Okay?